Ir pienācis pavasaris, un daba mostas pēc garās ziemas. Saules sasildītajā laikā daudzi savas brīvdienas pavada pie ūdeņiem, līdzi ņemot makšķeres. Aprīļa beigas ir laiks, kad daudzi dodas uz Salacu, jo šeit ir iespēja noķert zivju karali lasi. Salasgrievas dome šogad organizēja pasākumu visiem lašu spinningošanas entuziastiem, kuri 8 stundu sacensību laikā varēja nodemonstrēt savu meistarību un izcīnīt laša karaļa titulu. Uz sacensībām ieradās dažādu kalomu makšķernieki no visas Latvijas, to vidū gan amatieri, gan sportisti no Latvijas izlases sastāva. Piedalījās arī viesi no Igaunijas. Pēc Salasgrievas mēra uzrunas makšķernieki devās dažādos virzienos gar upi meklēt vietas, kur varētu atrasties laši vai taimiņi. Diena bija saulaina un silta. Tādā laikā atrasties pie Salacas ir neaizmirstama bauda, un ja vēl paveicas noķert lasi. Dažiem gadījās kuriozi. Lašu vietā pieķērās līdaks, kuras tika atlaistas upē. Laiks pagāja ātri, un pēc 8 stundu copes visi gaidīja rezultātus, pusdienojot svaigā gaisā. Salaca šogad bija dāsna. Lašus un taimiņus noķēra katrs 4. dalībnieks, par ko arī saņēma kausus un medaļas no organizētājiem. 3. vietu ieguva vietējā komanda Salackrasti, 2. vietā sportistu komanda Gold Fishing, 1. vietā komanda Alūksne, kuras dalībnieks Andrejs Maksimovs ar noķerto 8 kg lasi ieguva laša karaļa titulu.